Labdien! Šodien gribu ar jums parunāt par iekšējo pretestību neirografikā. Ļoti bieži saņem jautājums, kāpēc rodas iekšējā pretestība, kāpēc dažreiz zīmējot neirografiku var izjust trauksmi, bailes, nomāktību vai panikumu, vai kāpēc bieži vien var birt asaras. Kāpēc un kas notiek šādos momentos, apskatīsim šajā video. Mūsu smadzenēs ir gadiem veidotas un nostiprinātas neironu saites, kurās jau ir iebūvētas dažādas pieredzes, uzskati, programmas un arī zināšanas. Šo visu smadzenes uztver kā kaut ko pašsaprotamu un drošu. Smadzenes neanalizē, vai viss ir efektīvi, vai esošie scenāriji darbojas, vai ir iespējams sasniegt vēlamo rezultātu vai nē. Priekš smadzenēm tas viss nav svarīgi, viss taču jau ir pārbaudīts un zināms. Smadzenes tiecas pēc rutīnas, pēc pastāvības. Kas notiek, kad mēs sākam zīmēt? Mēs cenšamies izmainīt esošās neironu saites, noņemt veco un izveidot jauno. Mēs izzīmējam jaunus sev vēlamus savas dzīves scenārijus, un vienu momentu mūsu neironi sāk pretoties. Tiek doti signāli, ka draud briesmas, ka kaut kas notiek, tiek iziets no komforta zonas. Ķermenis uz to reaģē ar trauksmi, bailēm. Notiek dažādi procesi, var tirpt rokas, kājas, var būt elpas aiztura, bieži saspringst ķermenis. Tāpat tās var pēkšņi palikt karsts vai augsts, vai arī pilnīgi ne no kā var sākt birt asaras. Tas viss ir normāli. Emociju līmenī tāpat var būt dusmas, aizkaitinājums, satraukums, iekšēja pretestība, saspringums vai pat vēlme saplēst zīmēm. Un arī tas ir pilnīgi normāli. Tikpat labi var arī nejust pilnīgi neko. Tas arī ir normāli. Tāpēc iemīlam un iemācāmies pieņemt šo iekšējo pretestību. Tā ir zīme, ka jūs esat ielīduši pareizajā neironu saišu kontūrā. Tas norāda, ka jūs strādājat ar jums svarīgu un nozīmīgu iekšējo problēmu vai programmu. Un 100% jūs šobrīd pārrakstāt to, veidojot jaunus un efektīvus scenārijus. Pretestība tā ir zīme pārmaiņām. Lai veicas!